Labdien! Mani sauc Aldis. Kad cilvēkam jau paliek vairāk par 50 gadiem, gribot, negribot, viņš jau kļūst cilvēks ar īpašām vajadzībām. Tas nozīmē, ka viņam savu turpmākā dzīve jau pēc 50 gadiem jāsāk pakāpeniski pielāgot īpašām vajadzībām. Pirmais jau ir tas, kad cilvēkam samazinās redze. Gribot, negribot, no sākuma man darba kolēģi arī no sākuma, viņš to brillītes uzliek, kaut ko palas un atkal noliek un noslēg. Viņš kautrējās, protams, ka tā ir tā dzīves nepieciešamība. Ar laiku tev tās brilles ir jānēsā. Un arī man šajā gadījumā, protams, kad vienkārši lasīšanas brillēm ir pa maz. Tas nozīmē, ka man vajag arī tālumā paņemt viņas un arī tuvumā. Līdz ar to man ir vajadzīgas kombinētās brilles. Ja tev ir kombinētās brilles, protams, ka tev viņas ir jāvalkā. Bet šeit rodās vēl viena problēma. Kombinētās brilles skaties tālumā tā, ka tiklīdz tev jālasa, tev jāskatās savādāk. Un ja tev priekšmets ir tur, tev jāgroz galvu līdzi un jāpieskaņo, vai tu izmanto tālumu sektoru, vidējo vai lasāmo sektoru. Līdz ar to tu sāc grozīt galvu līdzi. Tā viena tāda īpašība, kas cilvēkam jāsāk pielāgoties. Otrs ir, protams, kad pasliktinās dzirde. Daži saka, aiziet pie doktora, izskalos tev tur ausis, tur koķis iztīrīs, tu dzirdēsi tā kā jaunībā. Tas viss ir, protams, ka ir darāms, to visu var darīt. Bet, ja dzirde pasliktinās, protams, ka viņa arī pasliktinās. Līdz ar to tu sliktāk dzirdi. Tu dzirdi, ko tev runā, teiksim, tur apkārtējie, tu dzirdi visu tās skaņas, bet tev ir grūtāk sakoncentrēt uzmanību tieši un saprast to būtību. Tev jāieklausās. Un tad vēlāk, īpaši vecākiem cilvēkiem rodās brīšķināt, pielikt ausis, paklausīt. Pat tā arī ir, kad tu nedaudz aizliecājies ausis roku, tu uzreiz labāk dzirdi. Viņš laikam atstarojās. Tās dzīves īpašības, ko var darīt. Protams, jāpiemēro arī tādi priekšmeti, kā, teiksim, kas tev dzīvē ir vajadzīgs, teiksim, ķir lādēt. Vai kaut kādi priekšmeti. Šajā gadījumā, kas man iepatīkās tas, ka šim lādētājām ir taustas funkcija. Tu uzreiz tumsā vai kur tu uzreiz viņu satausti, tu jau satausti augšējos izsinis, tu zini, ka augšējie izsini ir uz augšu, un ja tev vajag savienot lādētāju vai kādu citu iekārtu, tu uzreiz var jau pēc taustis jau viņu savienot. Tev nav tur jāmeklē brilles, jāskatās, kuru pusi, kas un kā. Tā arī tāda lieta, ko cilvēkam nākas pielāgot, varbūt ne tikai pēc 50 gadiem, tas ir praktiska iemaņa, kura derētu arī visiem citiem. Trešā lieta tāda, par ko es gribētu parunāt, tas ir telefons. Protams, ka var visu laiku izmantot telefons ar taustiņiem. Smuks, liels ekrāns, liela taustiņa un tā tālāk, bet telefons jau ir kā saruna līdzeklis, ir ļoti minimāls. Es, teiksim, sarunājos tur par telefonu tikai varbūt vienreiz dienā vai divreiz dienā un viss. Pārējais jau tomēr ir, ka tev telefonā nāk iekšā dažādas atgādinājumi, dažādi kalendāri, dažādi grafiki. Protams, ka tev ir saistībā ar visiem taviem albumiem, kuri tev iekšā tavi bildes ielādēts, tu vari padalīties, vari pārbaudīt. Tev ir iekšā skanērs, tu vari noskanēt jebkuru preci, paskatīties, kas un kā, pirkt, nepirkt, kas ir, kas nav. Vēl tāda lieta, protams, kad skārīnīgi jūtīgie ekrāni ir grūti vecākiem cilvēkiem, teiksim, manai mammai, teiksim, es aizbraucu, viņai tagad biedoši, vai sāstrāgāt to te kaut ko. Protams, ka tas viņai ir grūti. Līdz ar to, ja tev jau ir pāri 50 gadiem, tu vienkārši esi spiests šīm lietām sekot līdzi. Ja tu nesekosi līdzi, teiksim, tad tu arī būtiski nevarēsi pēc tam tik vienkārši to atgūt, jo mums jau arī darbā. Teiksim, labi, es varu, teiksim, lietot tikai ar taustiņiem, teiksim, telefonu.
bet mums darbā nāk līdzi attiecīgi, teiksim, planšetes, lielākas vai mazākas, un tur atkal viss iet uz taustiņas kāriem, jūtīgiem ekrāniem, un tev ir vienkārši viņas jāizmanto, jo tas ir tavs darba aksesuārs. Darba kolēģi saka tā, nu, mums ir tāda veida, mums ir šāda mazāka planšetnieka, teiksim, šāda planšetnieka, protams, ir tāda lielāka un ir vēl lielāka planšetnieka. Protams, ka tie, kas ir vecāki gados cilvēki, viņi uzreiz dodiet man to lielo to pontūru, es viņu nesāšu līdzi, es viņu paņemšu un tad es varēšu kaut ko ievadīt. Jā, tās ir novēros, tā tas tiešām ir, bet nepaiet ne mēnesi, 2, 3 skatos, viņi atkal lieto šos mazos planšetniekus un jau iemācās lietot arī šādus. Tā kā dzīve iet uz priekšu, bez tā mēs, protams, ka nevaram. Bet, nu, ja tev ir vairāk kā 50 gadi, tev nāks pieskaņot daudzas lietas. Kas mums ir jauns šajā mēnesī? Iestājies ir 2016. gads. Šajā gadā mums darba devējs patīkami, protams, ir atsūtījis instrukciju. Atsūtījis mums ir arī veselības apdrošināšanas karte, ambulatoriskās palīdzības, stacionārās palīdzības, vakcinācijas un vēl visādi labumi izvēles. Nu, būtība tā, ka katram darbiniekam tiek piešķīti kaut kāda apjoma punkti, nu, teiksim, 370 punkti. Nu, katrs izmanto šos punktus, kādi ir viņam tā dzīves nepieciešamība. Nu, protams, ka mums jau vairāk pēc 50 gadiem ir nepieciešamība skatīties tieši veselības jautājums. Nu, man, teiksim, noteikti būs ļoti aktuāli šogad kaut kā risināt to zobārstniecības, tur protezēšanu, ko es tur varētu sakārtot. Un, protams, ka viņi jau neatmaksā visu, viņi atmaksā attiecīgi te summas norādītas, teiksim, tur visur 70, 300, tā tālāk, jā, pārsvarā tev 30 summas, 45, pārējās tu sēdz pats, bet nu, tomēr tas ir kaut kādi noteikti 50%, noteikti iznāk tā, ka 50% no tavas ārstēšanās izdevumiem vienalga viņi sēdz. Jauns vai tāds šajā gadā. Kaķis ir izaudzis, palicis dušīgāks, vai ne? Jā. Viņš ir izaudzis, palicis dušīgāks. Nu tā.